Nu, man kaut kur jāspiež kaut kas vēl. Tagad jārunā. Tagad jārunā. Aha. Nu, es gribēju izstāstīt tādu lietu, ka vispār man jau, kad iestājoties Fitlēnā, jā, es Rīgā akadēmijā satiku vienu foršu meiteni, kura gada laikā bija atbrīvojusies no migrēnas. Tātad viņai bija uzlabojusies asinsrite un skābeklis asinīs. Un tagad man pienāca tādi laiki, ka man bija jāiet uz akmeņu operāciju. Nu, man te šo to bišķīt, es tā varu nodemonstrēt mazliet, ja. Izoperēja man žulcakmeņus, bet saistībā ar to mana pirms operācijas mērīja skābekļa līmeni asinīs. Izrādās, ka man ir 96, un man teica, ka tas ir ļoti ideāls. Tātad es esmu tikai pateicīga aktivaisītim. Man gan otrs garšo labāk, bet šobrīd es dzeru šo te zaļo. Un tad vēl, es, protams, ka lietoju arī visus vitamīnus klāt, un vēl varu pateikt, ka pēc operācijas es ļoti labi jūtos. Mana kolēģīte vispār bija slikta duša viņai pa nakti, ja viņa vispār tā kā, var sakot, nu, gāja uz labierīcībām, ja, jo nu, vienkārši viņa nevarēja izturēt. Un pēc tam arī nākošā dienā vēl slikti jutās, viņai laida vēl vienu sistēmu. Un es varu palielieties, ka man nevajadzēja nevienu sistēmu un pilnīgi neko. Es jau biju gatava braukt tai pašā dienā ar riteni mājās, jo es ar riteni aizbraucu uz slimnīcu un ar riteni atbraucu. Un jūtos ļoti ideāli. Ir vakardien pēc visa. Un šodien arī jau tāpat par āru šo to, jā, vienkārši smagums nedrīkst nest. Bet tā es jūtos ļoti labi. Un visiem citiem arī novēlu. Žēl tikai, ka man tā kolēģīte aizgāja tik ātri projām. Es arī viņu gribēju uzrunāt, bet viņu no rīta ļoti ātri izlaida ārā. Viņai salaida sistēmas un izlaida mājās. Nu, man bišķiņ vēlāk izlaida, bet nu tas nekas. Bet es esmu priecīga, ka man ir veselība. Vo!